gaiša mūžībā, Tevs Tu to gadājis. Es sveicu jūs visus Jēzus Kristus vārdā. Šodien šeit Vīlandes draudzē, kas esat šeit klātienē. Prieks jūs visus redzēt. Arī tos, kuri pievienojas mums attālināti, sveicu jūs. Lai katru no mums Dievs šajā dienā svētī. Bet iesākt gribu ar kopīgu Bībeles lasījumu. Un lasīsim 84. psalmu. 84. psalms. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, kungs Cebot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalma. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīgi sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā. Pie taviem altāriem, kungs Cebot, mans ķēniņ un mans Dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv tavi ceļi, kas caur raudu ieleju staigādami to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dievu priekšā Ciānā. Kungs, Dievs Cebot, klausi manu lūgšanu, ņem to vērā, Jēkaba Dievs. Ak, Dievs mans vairogs, skaties šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Tiešām, viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citas. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Jo saule un vairogs ir tas kungs, mūsu Dievs. Viņš dod žēlastību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Tie bija svēto rakstu vārdi. Mēs lūgsim Dievu. Lielais un mūžīgais Dievs, mēs no visas sirds tev pateicamies par šo dienu, ko tu mums ļauj piedzīvot. Mēs apzināmies to, ka dzīvojot šajā nedrošajā pasaulē, un to mēs šodien ik viens izjūtam, ir tik labi zināt, ka tu esi visuvarens Dievs, ka tu esi Dievs, kurš uzlūko šo zemi. Un kā mēs dziedājām, šī ir zeme, kas pieder tev. Kungs, mēs ļoti lūdzam šajā dienā, kad mēs kā cilvēki piedzīvojam, ka ir mums līdzās ļaudis, kas iekāro to, kas nav viņu. Kas varbūt ar saviem lēmumiem izdara tik daudz sāpju un ciešanu. Mēs lūdzam, kungs, tavu žēlastību. Mēs lūdzam, kungs, kā tavi ļaudis, vispirms piedod tu mums mūsu grēkus. Mēs apzināmies, ka tu esi svēts Dievs. Un viss, kas varbūt kas ir nesvēts un varbūt pat kas ir mūsu domās, mūsu darbos, visā, tas tev nav patīkams, bet caur Jēzu Kristu mēs varam pie tevis griezties, un tu esi gatavs mūs pieņemt.
Paldies Tev, Dievs, par Tavu mīlestību. Paldies par draudzi šeit, arī par šo draudzi, kurā šodien esam, par Vīlandes draudzi. Mēs, kungs, gribam pateikties, ka Tu šo vietu biji iecerējis, lai šeit Tavi ļaudis pulcētos kopā. Mēs pateicamies, ka mēs varam būt daļa no šī lielā plāna, ko Tu, Dievs, īsteno šajā pasaulē. Mēs lūdzam lietotu mūs kā draudzi, kā brāļus un māsas, lai Tavs evaņģēlijs šajā laikā var izskanēt jo skaidri, jo saprotam, lai tas uzrunātu cilvēkus un vestu viņus pie Tevis. Mēs apzināmies savu nespēku, bet mēs zinām, ka mēs kalpojam lielam un varenam Dievam. Un tad, lai Tavs spēks arī caur mūsu nespēku šodien varens parādās. Kungs, svētī mūs, lai viss ir Tavam godam un Tavai slavai. Jēzus vārdā Tu lūdzam. Āmen. Lūdzu, sēdieties uz brīdi. Es pavisam īsi gribu līdzdalīt to, ka mēs šodien kā draudze svinam savu 27. dzimšanas dienu, Vīlandes draudze. Un mēs esam daļa no tās lielās Kristus dibinātās draudzes visā pasaulē. Un priecājamies, ka šeit Latvijā, šajā vietā, 27 gadus atpakaļ, 12. martā, tika nodibināta Vīlandes draudze, un šodien mēs varam būt Dievam pateicīgi par to, kā Dievs mūs ir lietojis arī šajā apkārtnē, un ne tikai šajā apkārtnē. Bet šis gads saistībā ar šo vietu, kurā esam, ir vēl kādas iezīmes, un šajā gadā janvārī apritēja 100 gadi, kopš šeit Vīlandes draudzē uzsāka darbību garīgais seminārs. Latvijas Baptistu draudžu garīgais seminārs. Ja nemaldos, neviens no tiem, kas pēc šī sākuma šo semināru beidza līdz tā slēgšanai un vēlāk, tad, protams, atjaunoja šo darbu, bet no šī pirmā semināra neviens jau vairāk laikam kā dzīves liecinieks nav palicis, bet tie bija ļaudis, kas 20. gadsimtā bija baptistu draudžu pīlāri, kuri stāvēja draudžu priekšā arī tajā grūtajā padomu laikā, un viņi izturēja. Viņi nesa Dievu vārdu, sludināja evaņģēliju, un Dievs svētīja viņu darbu. Un šodien kopā ar mums ir arī mācītājs doktors Ilmārs Hiršs, un ar viņu saistība ir tāda, ka viņš bija tas, kurš ar kura tādu lielu gādību tika atjaunots garīgā semināra, tad vēlāk sauc teoloģiskā semināra darbs. Un tie, kas tad mācījās, tie jau vēl ir kalpošanā. Tātad man prieks, ka arī šī vieta, kur mēs esam, ir bijusi tāds laba vieta, kur ir kāds labs sākums kādām lietām bijis. Šajā vietā, kurš ir vecākais baptistu dievnams Rīgā, savu pajumtī sākuma laikos atrada arī Mateja draudze, vēl kādas draudzes. Un tā tas darbs izplatījās uz priekšu.
Bet, lai Dievs svētī mūs šodien, kad mēs dzīvojam tādā īpašā laikā, kur mūsu prāti varbūt ir tik ļoti satraukti par daudzām lietām, lai šī diena un tā mūsu pateicība par Vīlandes draudzi, lai tā mums atgādina to, ka mēs esam šajā Dieva plānā kā mazs rīks, ko Dievs lieto. Lai mēs augtu viņa vārdā, lai mēs augtu sadraudzībā kopā un justos kā liela ģimene, kā brāļi, māsas, un lai arī piepildītu to misiju, to uzdevumu, kuru Kristus mums ir devis. Un mēs varam atkal un atkal būt pateicīgi, kā Dievs mūs, kā draudzi, ir arī lietojis. Un šodien to arī darīsim. Es aicinu, ka tagad nāk Reinis, mums dala līdz kādas lietas, un pēc tam arī dziedāsim un slavēsim Dievu. Jā, wow! Prieks redzēt jūs visus šeit, klātienē, un arī, kas mums ir pieslēgušies attālināti, pāris paziņojumi par to, kā jau tika minēts, mums ir gada diena. Varbūt ir kāds, kurš ir pirmo reizi Vīlandes draudzes gada dienā. Ir kāds, kas vai varbūt baidās pacelt roku, vai visi jau ir bijuši Vīlandes dzimšanas dienā? Kādu roku? Jā, redzu, jā, ir diezgan vairākas rokas gan zālē, gan balkonā. Tad, protams, ka mēs svinam, mēs atzīmējam un mēs esam kopā viens ar otru, tāpat kā jebkurā citā 27 gadu dzimšanas dienā, vai ne? Tādēļ aicinu uzreiz, tas ir uzreiz man pirmā ziņa jums visiem, ka uzreiz aicinu prom nemukt pa tām durvīm, pa kurām jūs ienācāt, bet tieši otrādāk iet pa tām durvīm pēc dievkalpojuma, jo mums būs kopīga sadraudzība. Paldies tiem, kas jau ir atnesuši savus cienestus un jau pagalmā ir redzams, ka ir jau viss tam nepieciešamais uzstādījis. Tātad mēs iesim pa tām durvīm un tātad iesim uz pagalmu, lai būtu kopīgā sadraudzībā pēc šī dievkalpojuma. Varbūt kāds no mums ir pieslēdzies šeit pirmo reizi attālināt vai arī ir pirmo reizi šeit, ne tikai gada dienā, bet kopumā, tad tikai gribu atgādināt, ka tas nav tikai gada dienās, kad mēs tiekamies šādā formātā. 11:00 Vīlandes Baptistu draudzē es laipni aicināts gan klātienē ierasties, gan attālināti pieslēgties, ja esi varbūt kādā citā valstī. Mēs zinām, mums ir arī dažādas ārvalstu filiāls vai pārstāvji un sveiciens arī tiem mūsu draudzes pārstāvjiem, kas mums ir pieslēgušies no dažādiem kontinentiem un dažādām valstīm. Paldies visiem, kas kalpo ar finansēm, gan to var izdarīt šeit, turpat pie informācijas stenda, kalpot ar finansēm, gan arī elektroniski, tātad informācija vīlande.lv var atrast vienkāršā veidā, kā to izdarīt. Un par to elektronisko uzreiz atgādināšu, ja tu kaut vienreiz to būs izdarījis, tad tev banka atļauj jau katrā nākamajā reizē to izdarīt daudz vienkāršāk un ērtāk. Un tiešām paldies, tas mums palīdz virkni praktisku lietu atbalstīt. Kā arī jau uzreiz par aktuāliem notikumiem, kas mūs daudzus satrauc noteikti ikdienā, tad ir arī atsevišķi iespēja ziedot tieši Ukrainas vajadzībām, un to arī noteikti gribēju atgādināt, ka pirmkārt turpināsim lūgt par to, kas notiek Ukrainā un par visu situāciju gan Ukrainā uz vietas, gan cilvēkiem, kas ir šeit jau ieradušies, kas ir bēgļu gaitās, kas ir tur frontes līnijā. Mums ir bijuši jau Vīlandes draudzē iespēja, kur mēs esam saslēgušies kopā Zoomā. Es zinu, ka jaunieši ir saslēgušies kopā. Es zinu, ka jūs klātienē to darat
un lūdzat, un turpināsim to darīt, kā arī skatīsimies par iespējām, kur mēs varam palīdzēt, ir dažādas iespējas, kā to varam darīt, kā varam sniegt atbalstu. Un, ja par atbalstu, tad ir arī atsevišķa kastīte, ka tur pie informācijas stenda arī finansiālu atbalstu jūs varat sniegt tieši Ukrainas vajadzībām. Tikai viens piemērs, es nelūkšu pacelt rokas, bet es zinu, ka ir arī kāda grupiņa, kas arī dosies nākamajā nedēļā, kas dosies nākamajā nedēļā tur braukt līdz Ukrainai, lai palīdzētu. Es ceru, ka tas nebija noslēpums ģirt. Un arī tur virknē vajadzību ir kaut vai tādas praktiskas vajadzības kā degviela, kas mums paliek dārgāka, bet jūs varat šādā veidā atbalstīt šo labo darbu un ka mēs varam arī palīdzēt no draudzes puses. Mēs jau iepriekšējās reizes esmu arī nedaudz pareklamējis, bet joprojām ir iespēja iegādāties grāmatu, kā šeit ir rakstīts, cik viens grib būt uzvarētājs, arī sportists, cik viens arī savā ikdienas ceļā grib būt uzvarētājs, un grāmata pārdomas par garīgo pieaugšanu, un šajā griezumā uzvarētāja ceļš. Jau iepriekš esmu citējis vairākus jautājumus, uz kuriem jūs varat rast atbildes šajā grāmatā. Šī grāmata arī ir pieejama pie informācijas galdiņa. Autors Ilmārs Hiršs, vai šodien Hirša kungam būs pārdomas tieši šīs grāmatas kontekstā vai citā virzienā, to es jums nemācēšu atbildēt, bet lai nu kā šodien ir iespēja iegūt šo grāmatu tieši ar autora ierakstu, kas noteikti ir vērtīgāk, vai ne? Tas no paziņojumiem arī viss, turpināsim ar pielūgsmi. Uzcel valstību, aizdzen tumsu prom, rokām žēlīgām, zemi atjauno, aizdedz raudzītu, lai tautu mantotu, maini pār
aizsniedz zudušo, to nevar apturēt. Tas sirdis pārveido, mūs radīja, kam lielākam nāc atmodini mūs uz to, piepildi ar Kristu spēku mūs. Tu mūsu kungs, šo zemi atjauno. Uzceļ valstību, aizdzen tumsu prom, rokām žēlīgām zemi atjauno. Aizdedz draudzību, lai tautu mantotu, maini pārveido, uzceļ valstību, lūdzam. Uzceļ valstību, aizdzen tumsu prom, rokām žēlīgām zemi atjauno. Aizdedz draudzību, lai tautu mantotu, maini pārveido, uzceļ valstību, lūdzam. Jā, Dievs, tiešām es Tev no sirds lūdzu, kad Tu mūsos iededz šo dzīvību, šo jaunas dienas dvašu katru dienu, Dievs. Paldies Tev par to, ka Tu mums esi žēlastības Dievs katru dienu, Dievs. Un paldies Tev par to, ka Tu mums parādi īsto ceļu. Paldies Tev par to, ka Tu esi ar mums, Dievs. Paldies par to, ka Tu mūs nepamet. Ja mēs Tev piesaucam, tad Tu atbildi, Dievs. Un, Dievs, es Tev ļoti lūdzu par to, ka Tu vari mūs sargāt kā katru individu, sargāt kā ģimeni, sargāt kā draudzi, sargāt Latviju, sargāt pasauli, Dievs. Un, Dievs, mēs ticam, ka Tu esi šīs pasaules valdnieks un palīdz mums to vairāk varbūt dzīvē saredzēt un redzēt to, ka Tev pieder laiks un Tev pieder visums. Un Dievs, palīdz mums saprast, cik mēs esam niecīgi uz Tevis, uz Tavu fonu un palīdz mums meklēt Tavu valstību, Tavu gaismu, Dievs, Tavu ceļu. Amen. Manu sirdi Tu maigi atveri un dziesmai atverti. Atbrīvošanu uzvaru tanes un bailes projām dzen manu sirdi. Manu sirdi Tu maigi atveri
nesmu vairāk izbaiļu vērts. Es esmu Dieva bērns. 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 Dievs sāpa mīlestību mums, caur savu dēlu deva, tik dziļu, īstu, patiesu. Es zinu tikai vienu. Ak, Tēva sirds pie krusta raud, klājiens un negods saimi, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens cieš visu vainu. Ak, Tēva sirds pie krusta raud, klājiens un negods saimi, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens cieš visu vainu. Lūk, krusts pie krusta Jēzus mirst, mans grēks uz viņa pleciem. Es kaunā redzu sevi tur, pie tiem, kas izsmainīja vārdu. Viņš mīra manu grēku dēļ, nav cita ceļa naudā, par manu dzīvi samaksā, par tikai Jēzus nāvi. Viņš mīra manu grēku dēļ, nav cita ceļa naudā, par manu dzīvi samaksā, par tikai Jēzus nāvi.
Mans ieguvums ir Jēzus krusts, ar viņu vienā dzīvē. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildēs, bet zinu, man ir piedots. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildēs, bet zinu, man ir piedots. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildēs, bet zinu, man ir piedots. Dievs dāvā mīlestību mums, caur savu dēlu deva, tik dziļu, īstu, patiesu. Es zinu tikai vienu. Ak, tava sirds pie krusta raud, klāj Jēzu negūd saimi, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens cieš visu vainu. Vēstule Efesiešiem, 5. nodaļa, 15. un 16. pants. Efesiešiem 5. nodaļa, 15 un 16. Tur ir teikt tādi vārdi. Tad nu raugaties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Es jūs sveicu visus svētkos. Nē, es neturēju pauzi, lai jūs man atbildētu. Es skatījos jums kā uz tādiem saviem mīļiem, ticības ceļa gājējiem. Man patiesi patīk šeit būt pie jums. Un es esmu pateicīgs Dievam un pateicīgs draudzes vadībai par šo iespēju atkal. Jāsaka gan, kad šoreiz esmu tā vairāk satraucies kā parasti. Redzat, problēma ir tajā, ka es šeit biju šajā draudzē 2 gadus atpakaļ. Arī gadu svētkos. Un tad es runāju par kāpšanu kalnā. Par kāpšanu pieaugšanas kalnā. Zināmā mērā tās domas ir pamatā arī grāmatai, ko vēlāk sarakstīju. Bet vēlāk man kādi no jums teica, ka nekas nesot iznācis. Nevis kalns, bet bedre, kurā mēs esam.
Pasaulē tik daudz, kas noticis, ko nevar uzskatīt, ka tas būtu kāds izcilais kalns, kurā pasaule ir uzrāpusies. Drīzāk gan tā ir dziļa bedra, kurā mēs esam. Ziniet, bet varbūt, ka tieši bedres ir vajadzīgas, lai mēs varētu tajā Dieva kalnā tikt. Varbūt, ka tie pasaules ūdeņi ir vajadzīgi mums, tās vētras ir vajadzīgas mums, lai mēs varētu tā kaut mazliet augstāk pakāpties Dieva kalnā. Redzat, pa šiem 2 gadiem ir notikušas lielas izmaiņas. Es neņemos būt par kādu analītiķi, bet viens ir skaidrs. Dievs runā. Ne tikai vīrus runā, ne tikai tur Kremļa valdība runā, Dievs runā. Un runā aizvien bargāk un bargāk, nopietnāk un nopietnāk. Nebūsim viegliprātīgi. Laiks ir ļoti nopietns. Tās dienas ir ļoti ļaunas. Mēs esam nonākuši pie tā, ka 3-kārši ļaunas. Tur ir vīrus, tur ir ekonomiski krīze, kas mūs jau ir skārus un vēl vairāk skārs. Un tur ir karš, kas tepat blakus mums ir. Ņemiet vērā. Man šis manas bērnības tulkojums patīk labāk nekā ir šajā bībelē, ko es lasīju, kur ir teikts, izmantojiet laiku. Man šķiet, ka ņemiet vērā, tas ir kāds ietilpīgāks jēdziens. Tas ietver, ievērojiet, domājiet, neesiet viegliprātīgi tad, kad jūs redzat apkārt šīs ļaunās dienas. Cilvēciski ir tā, tad, kad mēs ieraugam ļaunas dienas, tad mūs pārņem izbailes. Tad mūs pārņem satraukums, nedrošība. Mēs nezinām, ko darīt. Pāvils saka, tad, kad ir ļaunas dienas, tad nepadodieties izjūtām, bet dariet kaut ko praktiski. Un tas praktiskais, ko Pāvils mums saka, ir dzīvojiet gudri. Gudra dzīvošana. Par to šajā rītā domāsim. Ziniet, tā ir ļoti svarīga lieta. Neprātīgi dzīvojot, mēs savus spēkus, līdzekļus, veselību izšķiežam vienkārši vējā. Un tad, kad Pāvils pasaka šos vārdus, dzīvojiet gudri, tad seko gara tālāk tajā nodaļā pamācību virkne. Kā visu to izdarīt, to gudro dzīvošanu? Gudra dzīvošana. Gudrs vai negudrs, tas jau ir diezgan relatīvi. To var saprast, vai tas ir gudri vai negudri, tikai mērķa izvirzīšanas kontekstā. Kas vienam ir pareizi, kas vienam ir gudri, tas otram liekas muļķīgi, neprātīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka mērķi ir atšķirīgi. Viens par savu mērķi nospraudis to un dara visu, lai to sasniegtu. Bet otrs ir nospraudis par mērķi pavisam kaut ko citu. Un tad tā pirmā rīcība viņš vērtē kā neprātīgi. Man šķiet, ka šajā nopietnējā laikā kristīgās draudzes mērķim vajadzētu būt dzīvot tā, lai Dievs varētu mūs svētīt. Dzīvot tā, lai nenāktu Dieva sots.
un dzīvot tā, lai mēs varētu izpildīt to uzdevumu, ko Dievs mums ir devis. Dzīvot tā, lai no šī mērķa izejot, to, ko mēs darām, varētu saukt par gudru. Pasaules mērķis ir cits. Iekārtoties šajā dzīvē pēc iespējas ērtāk, nodrošināt savu un savu bērnu nākotni, iekrāt kaut ko nebaltām dienām, tām ļaunajām dienām, kas nāk varbūt, saprātīgi tērēt, gudri investēt. Tas ir skats, kas ir piesaistīts šīs pasaules vērtībām. Galvenokārt jau materiālajām vērtībām. Bībeles izpratnē gudra dzīvošana ir nospraust gudru mērķi, skatīties uz pareizo pusi, ievērot pareizās lietas un darboties pareizā virzienā. Skats uz ļaunajām dienām cilvēcisku nedrošību rada. Uz ko mums vajadzētu skatīties, lai iegūtu drošību? 3 lietas. Pirmā. Tas ir skats uz pagātni. Jūsu mācītājs kaut kādu daļiņu nelielu no tās vēstures te atspoguļoja. Mazu daļu no šī nama vēstures. – 1888. gads. Šis nams tiek uzcelts kā Vācu Ciānas baptistu draudzes dievnams. Jā, tad ir posms, kad šeit ir pie Ciānas draudzes arī garīgais seminārs, bet arī tajos laikos, padomju okupācijas laikos, kad dievnami tiek atņemti, kad Lāčplēša ielas Savienības namā darbojās teātris, kad Pestīšanas tempļa namā ir izvietota universitātes sporta zāle, tad šeit skan Dievu vārds. Jā, tā nav baptistu konfesija, bet te visus padomju okupācijas laiku ir adventistu draudze. Tā ir liela Dieva svētība, kas nāk līdz no pagātnes. Šai vietai, te, kur mēs atrodamies, ir svētīga pagātne. Vai mēs to ieraugam? Vai mēs to novērtējam? Vai mēs ieraugam un novērtējam, ka latviešu tauta ir nepelnīti žēlota? Mūzes saka izdzētai tautai, neaizmirsti to kungu, kas ir izvedis tevi no Ēģiptes. Ja mēs domājam par latviešu tautu, vai kāds mūs ir izvedis no Ēģiptes? Mēs paši izgājam. Mēs taču paši nosargājam savu brīvību. Mēs paši apturējam padomju karavīrus. Mēs paši pagriezam vēstures ratu šādā virzienā, kādā mēs pašlaik esam. Mēs nesaskatām šajos notikumos Dieva nopelnu, viņa dāvanu, viņa svētību. To visu mēs paši. Cik neprātīgs un akls ir mūsu skats. Es tā skatos no manas paaudzes, te maz jūs esat.
Mana paudze nav piedzīvojusi kara šausmas. Mēs neesam cietuši badu. Dievs ir svētījis, vadījis, sargājis, palīdzējis. Un mēs neesam to ievērojuši. Mēs paši visu esam sasnieguši. Paši esam bijuši savas laimes kalēji. Tas ir nepareizs skats. Tas nav gudrs skats. To lielāko vērtību, tās Dieva svētības mēs neesam ievērojuši. Pareizais skats uz pagātni ir ieraudzīt šīs svētības. Ieraudzīt Dieva lielos darbus savā dzīvē, draudzes dzīvē, tautas dzīvē. Un tas mums dod kādu stabilu pamatu. Tas mums dod drošību šodienā. Mēs bijām domājuši semināra jubileju 100 gadus svinēt šeit ar draudzes vadību, jau tas bija sarunāts. Un tad tur bija sarunāts, un tajā sižetā, dievkalpojuma sižetā, ko kārtoja mācītājs Oļegs Jermalājevs, bija paredzēts, ka man ir jāsaka svētruna. Bet svētruna tieši par to raksturvietu, ko toreiz semināra atklāšanas svētkos teica toreizējais Savienības prezidents Andrejs Pinčers. Un tā viņa tēma bija no Jāņa evaņģēlija, un mēs esam redzējuši viņa godību. Tas ir tas pats, ko es saku. Tas ir skats uz atpakaļ. Mēs bijām redzējuši viņa godību. Pagātnē, ieraudzījuši, saskatījuši, turējuši to, ņēmuši vērā, turējuši vērtīgu. Un tas ir mūsu pamats šodienai. Tā mācītājs Pinčers teica pirmiem studentiem. Tā es gribu mums šodien teikt. Otrs skats. Gudra dzīvošana ir skatīšanās uz Dieva apsolījumiem. Dievs saka savai tautai, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Jēzus saka saviem mācekļiem, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Sakiet, ko tas praktiski dod mūsu ikdienai šodien? Kā tas iespaido mūsu ikdienu? Mūsu domas, mūsu darbošanos. Un jāsaka tā, ja mēs tajos pagātnes notikumos neesam saskatījuši Dieva roku, tad šie apsolījumi faktiski mums neko praktiski nedod. Tad mēs nesaskatām viņu vērtību arī šodien, ja reiz mēs neredzējam pagātnē. Pagātne, šodiena, nākotne. Tās nav tādas viena no otra atdalītas lietas. Tās iespaido vienu otru. Šodien mēs baudām pagātnes sekas, savukārt šodien mēs liekam pamatus rītdienai. Tās ļaunās dienas šodien mēs aptaustam ar savām rokām, ieraugam ar savām acīm, dzirdam ar savām ausīm, sāpīgi izjūtam to ļauno dienu pieskārienu savai dzīvei. Bet mēs izejam šodien šīm ļaunajām dienām cauri un liekam ar savu darbošanos, ar to, kā mēs šodien, cik gudri dzīvojam, liekam pamatu rītdienai.
Kādi mēs rīt būsim? Dieva apsolījumi ir joprojām spēkā. Neatstāsim tos kaut kur malā. Kā pareizos vārdus, jā, mēs viņiem ticam, bet tā īsti tomēr neusticamies. Man nāk prātā kāda sen redzēta fotogrāfija. Tā nav no šīm ļaunajām dienām Ukrainā. Tā ir vēl senāka. Un tur bija tajā fotogrāfijā attēlota drupu kaudze. Tas bija kara laiks. Sabombardēta pilsēta un milzīga drupu kaudze. Acīm redzot, tā bija bijis kāda baznīca, jo tur bija arī apdegušas ērģeles, sadragāts altāris. Un tad pāri šai drupu kaudzei neskarts, neizpostīts Jēzus Kristus krucifiks. Jēzus Kristus tēls. Vienīgais, kas šajās drupās bija saglabājies neskarts. Vai viss, kas šodien notiek pasaulē, tā nav viena reāla drupu kaudze, kur pat vislielākam optimistam ir grūti saskatīt cilvēcisku cerību. Vai viena otra mūsu dzīvēs arī nesabrūk tas, ko mēs uzskatījām par stipru līdz šai dienai, ko mēs gadiem ilgi esam būvējuši, uz ko mēs esam paļāvušies? Darba zaudējums, augošas cenas, degviela, drupu kaudze. Bet, ziniet, pāri šīm drupām stāv Jēzus Kristus. Stāv tikpat spēcīgs, tikpat glābjošs, tikpat mīlošs. Un mūsu draudzes uzdevums šodien ir parādīt šo Kristu kā vienīgo cerību pasaulē. Un tā nepieciešamība to izdarīt aizvien skaļāk un skaļāk. Tā nepieciešamība aug ar katru dienu, jo pasaule straujiem soļiem iet posta virzienā. Viņš stāv pāri visam. Vai mēs varam tam uzticēties? Šodien ir pilns ar viltus ziņām. Ziniet, visas pārbaudīt nemaz vairāk nav iespējams praktiski. Šo apsolījumu, ka viņš joprojām šodien stāv pāri visam, mēs varam pārbaudīt. Mēs varam pārbaudīt tad, kad mēs pareizi ieskatāmies pagātnē, kas tur ir noticis. Es ar šo apsolījumu autoru esmu gājis vairāk kā 60 gadus. Un mana staigāšana, mana pieredze ar viņu dod man to pārliecību, ka es varu viņam šodien uzticēties. Bet gudra dzīvošana ietver vēl trešo skatu. Un tas ir skats uz to, kas notiek ap mums. Tas ir skats uz notikumiem pasaulē. Mēs jau ļoti dažādi varam uz tiem paskatīties. Mēs varam teikt, tā ir nejaušība, kas ar mums notika. Tas ir liktenis. Mēs varam teikt, tur tie ļaunie cilvēki vainīgi. Es gribu teikt, tas ir negudrs skats uz pasaules notikumiem. Gudrais skats ir ieraudzīt, kad aiz visa tā stāv Dievs. Aiz vīrusiem, aiz kariem, aiz ekonomiskām krīzēm. Aiz visa stāv Dievs, kurš darbojas. Ieraudzīt un ņemt vērā. Pravietis Miha saka,
ņem vērā rīksti un arī to, kurš soda. Ņem vērā rīksti. Redziet, Dieva apsolījumiem ir nosacījumi. Pildiet manus likumus, tad jūs varēsiet dzīvot šajā zemē drošībā. Tas attiecās uz Izraēlu tautu. Tas kungs, tavs Dievs, tevi svētīs tai zemē, ko viņš tev dos par īpašumu. Tad, ja tu klausīsi tā kunga sava Dieva balsī un turēsi baušļus. Kas notiek tad, kad nepilda tauta šos nosacījumus? To mēs Bībelē ļoti redzam. Tad nāk Dieva sods. Dievs noposta Sodomu un Gomoru, uzsūta Izraēla tautai indīgas čūskas, liek ciest smagus zaudējumus cīņās ar ienaidnieku, nāk sods. Kāpēc mēs iedomājamies, ka šie Dieva likumi šodien nav spēkā? Ir spēkā. Tad, kad mēs atkāpjamies no Dieva, tad nāk sods. Varbūt caur šo sodu Dievs grib mūs apturēt, brīdināt, vest atpakaļ pareizā ceļā. Bet noteikti nāk sods. Un ne jau Dievs tur ir vainīgs, bet cilvēks. Agri vai vēlu, mani mīļie, nāk sods. Ja cilvēks nesapratīs, tad Dievam būs jārunā bargāk un bargāk. Un tad, kad mēs redzam visu to, kas notiek ap mums, ir jāsāk pārbaudīt, vai mēs paši, vai pasaule, vai cilvēks nav atkāpies no Dieva. Vai tas, kas notiek pašlaik pasaulē nav tādēļ, ka cilvēks ir atmetis Dieva likumus. Un ja mēs nopietni sākam par to domāt, tad mēs ieraudzīsim, ka cēlonis šīm ļaunajām dienām ir tieši šis. Pasaule ir atkāpusies no Dieva. Vienzimuma laulības, atžgārnas ģimenes, dzimuma maiņa, genderisms, kad cilvēka dzimumu nosaka vairs nevis bioloģiskas atšķirības, bet viņa paša vēlmes. Vairs nav tēvs un māte, ģimene un laulība, ir partnerattiecības, ir pirmais un otrais vecāks, perversa pasaule. Dieva likumi tiek mīdīti kājām. Jūs teiksiet jā. Pilnīgi var redzēt, ka mēs visi tā piekrītam tam. Bet kristieši tas nesatrauc. Kā tā jūs teiksiet? Es ieskatījos, pat vakar, tur, kur vāc parakstus par ģimenes jēdzienu nostiprināšanu satversmē. Ir mazliet pāri par 22,000 parakstu savākti. Līdz, man šķiet, jūlija beigām ir jāsavāc 150,000. Ir 23. Tas jau mūs neskar. Nav ko brīnīties par to, kas notiek pasaulē. Jābrīnās būt par kaut ko citu. Kā Dievs tik ilgi ir cieties ar šo pasauli? Skats uz pagātni
skats uz Kristu, skats uz notikumiem pasaulē. Bet ar skatīšanos vien nepietiek. Ar zināšanu arī nepietiek. Ar saprašanu arī nepietiek. Tā vēl nav gudra dzīvošana. Lai gudri dzīvotu, ir no šī skata jāizdara pareizie secinājumi un jāsāk rīkoties. Jāsāk nevis tikai saskatīt, bet jāsāk ņemt vērā. Un 5. mūzes grāmatā tur ir tādi vārdi. Ja tu neklausīsi savu Dievu balsī, neturēsi un nepildīsi visas viņa baušas un likumus, tad par tevi nāks visi šie lāsti. Un tad tur Bībelē seko kols un 54 panti sekojošie, kur tiek pateikts, kas notiks tad, ja mēs neturēsim Dieva likumus. 54 panti. Viens sots par otru bargāks. Es esmu pienācis pie tās vietas, kas jums pavisam. Es ilgi domāju, un Dievs man lika to teikt. Redzat, mēs visi esam atbildīgi par to, kas notiek pasaulē. Par vīrusiem, par augošajām cenām, par kāru Ukrainā. Tie briesmoņi nav iesūtīti no Marsa. Viņi ir tepat izauguši. Tepat mūsu izaudzināti. Bērnus jau arī. Viņus audzina ģimene, skola un iela. Rietumi gadiem ilgi ir pakratījuši tikai pirkstu. Nosodījuši, teikuši, tas ir slikti, nedari tā. Nav gribējuši iejaukties. Ir bijušas savas intereses. Ir varbūt baidījušies. Varbūt mierinājuši sevi, tas jau nav pie mums. Un rezultātā ir izaudzēts monstrs, kurš iedomājās sev visvarenesam. Kurš domā, ka viņš nesodīti drīkst darīt visu, ko grib. Tie rietumi gan ir vaidīgi. Vai Latvija ir bez vainas? Nē. Nebūt nē. Es iešu vēl tālāk. Kristieši visā pasaulē ir vainīgi pie tā, kas šodien notiek. Mūsu balss neskan. Sāls nav derīga. Gaisma nespīd vai spīd pa daudz vāju. Par maz esam brīdinājuši par tām sekām, kas notiks, ja pasaule atkāpsies no Dieva. Esam bijuši nodarbināti ar otršķirīgām lietām, ar savstarpējiem strīdiem. Esam mēģinājuši piemēroties pasaulē. Esam ieslīguši kompromisos. Bet pasaule pa to laiku iet bojā. Un tad man ir jāsaka, ka tās Ukraiņu asinis šodien brēc arī uz mums. Vai par to ir jārunā gada svētkos? Jūs teiksiet, nē. Es teikšu, jā. Tieši šeit es saskatu draudzes uzdevumu. Draudzes šodienas uzdevumu. Draudzei ir pirmai jābūt tai, kas šajās ļaunajās dienās dzīvo gudri.
Par to es nedomāju, ka vajadzētu tagad iet uz veikalu, iepirkties sāli, sērkociņus vai degvielas krājumus turēt sev kaut kur. Bet jo vairāk mēs tuvojamies pasaules noslēgumam, un jo ļaunākas kļūst dienas, jo gudrāk draudzei ir jādzīvo. Mēs nedrīkstam izolēties no pasaules. Mēs nedrīkstam palikt neitrālās pozīcijās. Tas gudrums izpaužās no tā, kā mēs saskatīsim to skatu, tās Dieva svētības pagātnē, to skatu uz viņu, kāds viņš ir šodien, un to skatu uz apkārtējiem notikumiem. Protams, mums ir jādara viss, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu Ukrainu šodien, lai palīdzētu tiem, kas cieš, ar savu praktisku darbību, ar saviem līdzekļiem, ar savām aizlūgšanām. Man šķiet, tas ir fantastiski, ko jūsu draudzi un daudzi citi vēl ko dara šajā jomā. Man arī gribētos skriet, organizēt, darīt, braukt, palīdzēt. Es vairs to nevaru. Bet man sirds un aizlūgšanas ir ar jums visiem. Bet ir jāapzinās draudzei un mums katram, ka tad, kad mēs lūdzam par ļaunumu apturēšanu, par pandēmijas un kara izbeigšanos, mēs faktiski lūdzam par seku novēršanu. Cēlonis ir citur. Es jau nu pat to pateicu dažas minūtes iepriekš. Cēlonis ir tas, ka pasaule ir atkāpusies no Dieva. Un tāpēc mēs esam nonākuši pie šāda rezultāta. Bet tā labā ziņa ir tā, ka Bībele rāda, ka tad, kad tauta ir to sapratusi un nožēlojusi šo atkāpšanos no Dieva, tad Dievs vienmēr ir piedevis un izglābis. Dievs ir gatavs nenopostīt Sodomu un Gomoru, ja tur būs tikai 10 taisnie. Nebija. Kur šodien ir tie 10 taisnie, kur dēļ Dievs varēs glābt pasauli? Un Dievs skatās uz mani, uz jums, uz draudzi. Un mūsu rokās ir vēl viens brīnišķīgs, visu spēcīgs ierocis. Ierocis, kuram nav līdzīgi. Un tas ir, jūs jau paši zināt, tā ir grēku nožēla. Vai liksim lietā šo ieroci? Vai jūs kādreiz esat mēģinājuši tā vakarā vai nedēļas beigās, tad, kad jūs lūdzat Dievu, padomāt, par ko jūs varat pateikties Dievam? Nu, teiksim, ko šodien izdarījis, jeb ko pagājušā nedēļā. Ziniet, tādu sarakstu uzrakstīt diezgan viegli, jūs man piekritīsiet. Ir pavasaris, ir ko ēst, ir ko ģērbties, jumts virs galvas. Esmu vesels, man ir darbs, karš mūs vēl neskar. Tāds vispārējais saraksts ir iznācis. Ar nelielām izmaiņām tas saraksts noderēs arī rītdienai, jeb nākamajai nedēļai. Bet kā ir ar grēku sarakstu? Jūs varat uzrakstīt grēku sarakstu, ko es pagājušā nedēļā esmu grēkojis. Nevis tā vispārēji, bet konkrēti. Tas. Tas nav tik viegli.
Es esmu mēģinājis. Man iet daudz grūtāk nekā ar to pateicības sarakstu. Tādi vispārēji vārdi. Kungs, piedod mums mūsu parādus. Bet neko konkrēti es nevaru iedomāties, kas tam būtu jāpiedod. Neesmu jau neko slikti izdarījis. Un tā mēs dzīvojam no vienas dienas otrā dienā, neapzinādamies, ka mēs par kaut ko esam atbildīgi, par kaut ko vainīgi. Mēs esam atbildīgi, jau tā ir mūsu vaina, ka mēs neesam savu atbildību piepildījuši. Bībele saka, nāks dienas, kad es saukšu pie atbildības visus, kas būdami apgraizīti, runa par Izraēlu tautu, būtībā ir neapgraizīti. Tā ir milzīga atbildība, par ko kādreiz Kristus draudzei būs jādod atskaiti. 1. Pētera vēstulē ir vārdi: sots sākās pie Dieva nama, pie draudzes. Un tad Dievs man prasīja: Ilmāri, ko tu darīji tad, kad bija epidēmija, kad bija krīze, kad bija karš? Un es teikšu, es cīnījos par pareizo viedokli. Es pieliku savam Facebook kontam karodziņu. Es lūdzu par viņiem. Es devu pajumti. Un es zinu, ka Dievs teiks, tas viss ir ļoti labi. To vajadzēja darīt. Bet vai tu par savu atbildību, par savu vainu, par savu uzdevumu arī padomāji? Kā tad dzīvot draudzes 28. gadā? Dzīvosim gudri. Laiks ir ļoti nopietns. Nav vairs jautājums par to, vai mēs esam krīzē vai neesam. Jautājums ir, cik dziļa ir šī krīze. Un tad ir jāsaka, Dievs, tava zeme deg. Šie vārdi nebija aktuāli tikai tad, kad viņi tika uzrakstīti. Šie vārdi nebija aktuāli tikai tad, kad tauta stāvēja uz barikādēm 90. gadā. Šodien pasaule deg. Ne tikai pandēmijas, ne tikai sociālās krīzes un ne tikai kara ugunīs, bet pasaule deg grēka ugunīs. Cilvēciski tā nākotne ļoti nedroša. Nav jābūt pravietim, lai saskatītu, kur šodien ved ceļš, pa kuru pasauli iet. Cilvēkiem ir sākusi zust labā un ļaunā izpratne. Sākusi zust izjūta par grēku un svētumu. Tā ir traģēdija, kas nākotnē vēl parādīs savus sekas. Tāpēc, mani mīļie, labi, ka jums nav pulkstens. Tāpēc, mani mīļie, dzīvosim gudri. Tas nozīmē, ir jāsaskata un pareizi jānovērtē to, kas notiek pasaulē. Ir jāsaskata savu uzdevumu un atbildību iepratī tam. Jāsaskata sava vaina. Mēs arī esam atkāpušies no Dieva. Nevar būt, ka mēs esam tie ideālie, neviens no jums. Es arī ne. Mēs visi kaut kur esam atkāpušies. Mums ir jānožēlo tas, ka mēs esam atkāpušies no Dieva. Mums ir jāsāk dzīvot gudri. Mums jācenšas neielaist pasaulē, neielaist pasauli sevī un draudzē.
Man šķiet, tas bija kāds Serbijas patriārhs, kurš teica tā: Kuģi nogrimst nevis no tā ūdens, kas ir visapkārt, bet no ūdens, kas iekļūst viņos iekšā. Neļaujiet tam, kas ir visapkārt, piepildīt jūsu dvēseli un novilkt lejā tumsā. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, es no sirds Tev pateicos par šo draudzi, kurai Tu esi ļāvis jau 27 gadus šeit darboties. Par šiem ļaudīm, par vadītājiem, par visu to, ko viņi Tavā vārdā šeit dara. Dievs, es Tev no sirds pateicos, ka Tu esi īpaši svētījis šo vietu, kur jau 134 gadus ir varējis Tavs vārds atskanēt. Kungs, paldies Tev par to. Bet palīdzi mums uz priekšu ejot, nākamajā gadā ieejot. Palīdzi mums katram vienam, un arī šai draudzei, saprast savu uzdevumu, kura nozīme ir vēl lielāka. Šajās ļaunajās dienās, šajos ziņos, kas bango ap mums. Palīdzi, Kungs, mums nesākt līdzināties pasaulē, ka mēs ieraugam tikai tos pasaules viļņus, ka mūsu sirdi pārņem nedrošība, bailes un izmisums. Bet palīdzi, Kungs, nožēlot to, kur kāpušies no Tevis. Saprast, ka katra viena ir kaut kas ir žēlības visiem. Maniem brāļiem un māsām šeit, šajā draudzē. Un tautām visām pasaulē. Tēvs, mēs ieliekam Tevi savās rokās. Es ielieku arī Vilandes draudzes Tavās rokās. Ar viņus mācītājiem, ar vadītājiem, ar katru vienu draudzes locekli. Tu varētu šajos nedrošajos laikos būt katra viena. Drošums, spēks, stiprinājums un valsts. Tēvs, Tev vienam lai ir gods, slāva, pateicība un pielūgšana. Āmen. Zemu kritušo tas augstu ceļ, uz mūžiem smago nastu projām vēl.
klāsterī. Tavi svētie taisnības ozolī. Tavā spēkā iesim, kalposim. Izpostītos mūrus uzcelsim. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Tavas glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis gars. Tava rokā ik vienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Tavas glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis gars. Tava rokā ik vienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līv. Lai tavā priekā eļļa līst, lai saru vietā mīlestības kārogs līvo. Jā, draudze, uz īsu brīdi lūdzu apsēdieties un jā, paldies mācītājiem Ilmāram Hiršam par šīm te svarīgiem atgādinājumiem un svarīgajām ziņām, kur pat jau uzdodot šo jautājumu, vai šīs te būtu šī te ziņa tieši draudzes gada dienā, bet pavisam noteikti tā nebija ziņa, kas būtu kādā citā reizē tā garām ejot, vai tā īsumā, vai tā starp citu, bet varbūt tieši gada dienā, kur mēs esam gan plašākā lokā sapulcējušies, un īpaši varbūt tas aizsniedz mūs tieši šajā rītā. Bet ko vēl mēs darām svētkos un gada dienās un dzimšanas dienās, mēs pasakam arī paldies, un es aicināšu mūsu draudzes priekšnieku Edgaru teikt arī kādus pāris vārdus, lūdzu. Jā, paldies. Es priecājos jūs visus šodien redzēt un sveikt, un tas ir tiešām brīnišķīgi, ka laikā, kad ir apstākļi, kas mūs cenšas attālināt, mēs tomēr varam būt kopā, viens otru iedrošināt, būt sadraudzībā un kopā pateikties Dievam par mūsu draudzes pagātni, par to, kā viņš ir cēlis mūsu draudzi jau 27 gadus. Mēs varam slavēt viņu par šodien, par to žēlstības devu, ko viņš dod mums šai dienai, un arī kopā lūkšanā uzticēt viņam mūsu rītdienu. Un īpaši paldies arī, protams, mūsu ciemiņam Ilmāram Hiršam par viņa kalpošanu un vārdu, kas bija ļoti tieši un izaicinoši un aktuāls. Un arī īpaši dāvana, ko sarūpējas mūsu māsa Iveta. Es ceru, ka jums patiks.
Un, protams, visa aizvadītā gada laikā par mūsu garīgo veselību ir rūpējušies mūsu mācītājs un sludinātāji. Viņi mūs ir ganījuši, un mēs gribam arī viņiem teikt paldies Ģirtam. Un Raimonds un Markus. Es saprotu, ka Markus laikam nav mūsu vidū, bet Raimonds gan. Tad, es domāju, ka to ziedu pušķīt, kas bija Markam sagādāts, mēs Marka mammai iedosim. Atnāc tev. Un, protams, paldies arī mūziķiem, kas mūs tik ļoti iepriecināja šajā dienā, un visiem citiem. Un visiem citiem, kas ir darījuši pamanāmāk vai netik redzam kalpošanu šajā dienā, lai šie svētki būtu izdevušies. Paldies! Jā, es jau ievadā minēju to paldies, ka dažādos formātos jūs līdzinājās nedēļās esat nākuši kopā savās ģimenēs, tuvo draugu kolektīvos un arī elektronos saslēgušies un lūguši par to, kas notiek Ukrainā. Un šis ir tas brīdis arī, kur mēs kopā lūgsim. Un mums būs uzreiz pieteikšu divus cilvēkus. Tātad Valentīna mums ir ieradusies un viesojās pie mums, mūsu draudzē no Ukrainas, un arī lūgšana būs ukraiņu valodā, un arī Raimonds, tad Valentīna un Raimonds, un kopīgi vienosimies gan šodien, gan turpmāk lūgšanā par Ukrainu, un pēc tam mēs dziedāsim arī dziesmu ar nosaukumu Svētī kungs šo mūsu zemi. Добрый день. Приветствую вас, Церковь Христова. Приветствую, дорогие братья и сестры, возлюбленные Господом. Я приехала с Украины. Красивый городок у нас возле Киева, Белая Церковь называется. Labdien, es esmu Valentīna un sveicu jūs Kristus vārdā. Es esmu no Ukrainas. Да, я вас поздравляю искренне с праздником. У вас сегодня день рождения Церкви. Es jūs sveicu šodienas svētkos. Желаю, чтобы Господь вас обильно благословлял за ваши добрые сердца. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī par jūsu labajām sirdīm. Чтобы вы принесли много плода и исполнили Его волю. Lai jums ir daudz svētības no Dieva un lai Dieva griba piepildās. Благодарю, нас принял к себе пастор Гирц и его семья. Это прекрасная семья. Они стараются Paldies Ģirtam par to, kā viņi mūs uzņem. Они дарят нам любовь и тепло. Viņi dāvā mums mīlestību, siltumu. Но дома лучше. Мы постоянно молимся за мир на Украине. Mēs nepārtraukti lūdzam par mūsu Ukrainu. Но все христиане молятся, чтобы Господь нам дал силы быть готовыми ко всему, остаться верными Богу и в любой момент принять Его волю, что бы с нами ни случилось. Visi kristieši lūdz, lai Dievs mums dod spēku un lai mēs varētu pastāvēt un būt stipri. Мы много уехало наших сестер с детьми, но наши мужья, сыновья, братья остались там, помогают. Оружие нам нельзя держать, но они несут слово людям, которые не знают о Боге, которые могут в любой момент расстаться с жизнью. Daudzas māsas un sievietes ir izbraukuši no Ukrainas, bet brāļi, vīri ir palikuši turpat Ukrainā. Ieročus viņi neņem rokās, bet viņi palīdz daudzos situātos veidos. Они идут на блокпосты, возле каждого города, населенного пункта вышли люди, которые защищают свои места, свои семьи. Они помогают там, рассказывают о Боге,
помогают, кто лежачий, кто не может о себе позаботиться. Церковь наша жива и действующая. Jā, un mūsu draudze darbojas ļoti dažādos veidos, palīdz praktiskos veidos, aizstāv un sargā pilsētu un cenšas kalpot kā vien iespējams. Я хочу вместе с вами помолиться за нашу Украину. Un es vēlos, Я бы на украинском молиться, мой русский не очень. es lūkšu ukraiņu valodā. Мій Господь, мій Спаситель, владика неба і землі, я склоняюсь перед Тобою, приношу Тобі подяку за те, що Ти великий, любящий Господь, Ти нас знайшов в цьому світі, подарував спасіння. Ми дякуємо Тобі, що ми Твої діти, що ми маємо надію, що Ти про нас позаботишся, що коли прийде наша остання хвилина, Ти нас забереш до себе. Господь, ми в цьому щасливі. І я зараз прошу Тебе, змилуйся над народом України. Пробач нам гріхи наші, люди стали жорстокі, люди стали злі, люди стали завісливі. Це все гріхи перед Тобою. Прошу Тебе, Господи, жалься над нами. Подаруй мир нашій Україні, виведи окупантів з нашої землі. Я прошу Тебе, накрий своїми люблячими крилами нашу землю, щоб ворожі кулі не падали на наших людей, на наші дома. Я Тебе умоляю, Господи, одній броню наших солдатів, щоб вони не гинули. Дай мудрості нашому президенту, Господи, щоб він приймав правильні рішення, щоб він робив так, як Ти того хочеш. Господь, наше велике бажання, всі християни просять, щоб наш президент провозгласив Тебе, Господом, щоб всі сказали слава Богу, а потім тільки слава Україні, тому що без Тебе ми нічого не можемо в цьому світі. Я прошу Тебе за Маріуполь, там зараз страшні часи, люди гинуть без води, без їжі. Вмішайся, Господи, захисти цих людей, які дуже страждають. Поможи вивести тих, хто, Господи, вже відчаявся, позаботься про них. Я прошу, щоб Ти спас наших рідних християн, хто залишився там, хто старається бути корисним, трудитись для Тебе. Потурбуйся про них. Ми віримо, що Ти нам ще подаруєш зустріч на нашій рідній землі. Ми повернемося на нашу Україну, будемо славити Твоє святе ім'я. Я дякую Тобі за народ Латвії, за їхні добрі серця. Поблагослови їх, щоб вони ніколи не бачили того страхіття, щоб на них завжди було мирне небо, і вони бачили Твоє благословіння. Амінь. Mēs lūdzam piedod mūsu grēkus. Mēs lūdzam piedod to ļaunumu, kas ir mūsos. Piedod to toleranci ar ļaunumu. Piedod, Tēvs. Mēs ļoti lūdzam par Ukrainas tautu, mēs ļoti lūdzam Tavu īpašu žēlstību. Tēvs, par ikvienu kareivi, kurš cīnās, kurš aizsargā savu teritoriju. Mēs lūdzam par kareiviem, kas uzbrūk. Mēs ļoti lūdzam glābt dvēseles. Mēs ļoti lūdzam, lai mīlestība uzvar. Mēs ļoti lūdzam, lai pareizi lēmumi tiktu pieņemti. Mēs ļoti lūdzam Tavu žēlstību. Par Ukrainas tautu mēs ļoti lūdzam par cilvēkiem, kas ir ciešanās un bailēs. Mēs ļoti lūdzam, Tēvs, ka ir šie koridori, kur var nākt palīdzība. Mēs ļoti lūdzam par drosmīgajām kājām, prieka zinnešiem šajā valstī, kas pasludina Tavu vārdu. Mēs ļoti lūdzam par Ukrainas prezidentu, mēs ļoti lūdzam par tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti. Mēs ļoti lūdzam par brīvību. Mēs ļoti lūdzam modini Ukrainas tautu. Mēs ļoti lūdzam modini Eiropu un visu pasauli. Modini mūs un palīdz mums norimties un saprast, ka Tu esi Dievs. Un es ļoti lūdzu, ka Tu dod jaunu dziesmu Ukrainas tautai, jaunu dziesmu visai pasaulē, jaunu cerību un skatījumu uz Tevi. Mēs ļoti lūdzam par bēgļiem, kas bēg. Mēs ļoti lūdzam, lai mājas ir atvērtas, lai cilvēku sirdis ir atvērtas uzņemt. Mēs ļoti lūdzam par Valentīnu un par viņas laiku šeit, par viņas ģimeni, par viņas vīru, kas ir Ukrainā. Lūdzam drošību un lūdzam, ka tur draudze ir aktīva un pasludina Tavu vārdu. Mēs ļoti lūdzam par bēgļiem, ka viņi nenokļūst ļaunu cilvēku rokās, un ļoti lūdzam apturi ļaunumu arī tur uz robežas, un ka viņi droši nokļūst drošās mājās.
Jēzu Kristu, lūdzam Tavu žēlastību šiem lieliem vadītājiem, kad viņi tiekas un nepārtraukt runā. Mēs ļoti lūdzam Tavs prāts, lai notiek. Un palīdz mums atzīt un ieraudzīt, ka Tu visu vadi, ka Tu runā, un palīdz mums klausīties, ka Tu runā, labais Dievs. Mēs Tevi slavējam, pateicamies un lūdzam par mūsu draudzi šodien. Kaut mēs nevilcinātos, ka Tu runā. Kaut mēs nevilcinātos sniegt palīdzīgu roku, atvērt durvis, atvērt savus makus, kaut mēs nevilcinātos un nerēķinātu un neskaitītu, bet darītu Tavu gribu, Tēvs. Modini mūsu draudzi, modini mūsu pašus. Jēzu Kristu to lūdzam Tavā vārdā. Amen. Svētī Kungs šo mūsu zemi, Svētī Kungs, lai brīvā ziedēt var, Svētī Kungs, lai augļus priedinātu, Svētī Kungs, jāplūktos augstam mēs. Svētī Kungs šo mūsu zemi, Svētī Kungs, lai brīvās ziedēt var, Svētī Kungs, lai augļus priedinātu, Svētī Kungs, jāplūktos augstam mēs. Ļauj mums savu zemi redzēt brīvu, un svētēlim tur vietu dod. Svētī Kungs, jo Tavi bērni esam, uz apsolītās zemes šīs. Svētī Kungs, šo savu tautu, Svētī Kungs, lai bērnu žēlastīgs, Svētī Kungs, kad sirdīs mīla plosās, Svētī Kungs, kad debesīs mūs sauc. Ļauj mums savus bērnus brīvus redzēt, un mātēm sirdis neatņemt. Svētī Kungs, jo Tavi bērni esam, uz apsolītās zemes šīs. Svētī Kungs, kad lūgsnās lūpas raisās, Svētī Kungs, lai domas darbīcija, Svētī Kungs, lai dvēšļu vēlmes izskan. Lūk, zeme tauta un kas Dievs. Mūsu Tēvs, kas debesīs Tu valdi, un svētīts ar lai top Tavs vārds, jēl patvērumā
mūsu zemi. Svētī kungs, lai brīvās iedēt var. Svētī kungs, lai augļus briedinātu. Svētī kungs, ja plūktos alstamies. Ļauj mums savu zemi redzēt brīvu un svētelim tur vietu dot. Svētī kungs, jo tavi bērni esam, uz apsolītās zemes šīs. Svētī kungs, Svētī kungs, šo savu tautu. Svētī kungs, lai bērnu čalas dzird. Svētī kungs, kad sirdīs mīla plosās. Svētī kungs, tā debesīs mūs sauc. Ļauj mums savus bērnus redzēt brīvus un mātēm sirdis neatņem. Svētī kungs, jo tavi bērni esam, uz apsolītās zemes šīs. Svētī kungs, kad lūgsnās lūpas raisās. Svētī kungs, lai domas darbi dzied. Svētī kungs, lai dvēsļu vēlves izskan. Lūk zeme tautā un tās Dievs. Mūsu Tēvs, kas debesīs tu valdi, un svētīts ar lai top tavs vārds. Jēl patvērumā sava stiprā, ņem zemi tautu šo apkungs. Mūsu Tēvs, kas debesīs tu valdi, un svētīts ar lai top tavs vārds. Jēl patvērumā sava stiprā, ņem zemi tautu šo akungs. Ņem zemi tautu šo akungs. Ņem zemi tautu šo akungs. Un to mēs lūdzam par mūsu zemi, to mēs lūdzam par Ukrainu. Un tāpēc, kungs, lai tava dēla Jēzus Kristus žēlastība, Dievs, tava lielā mīlestība un svētā gara sadraudzība ir un paliek ar mums vienmēr.